Labdien visi, godātie pedagogi, mācību spēki. Lielā pūce un mazā pūce. Šis senais gudrības simbols un savā ziņā arī Vinija Pūka, Alana Aleksandra Milna pasaku mežā pūce bija gudrākais dzīvnieks. Varbūt nevienmēr iejūtīga, varbūt nevienmēr atsaucīga. Bet šīs īpašības piemīt citiem meža iemītniekiem. Taču es saprotu, kāpēc mēs pasniedzam lielās un mazās pūces balvas, nevis, piemēram, mazā sivaina balvu par aizrautību. Paliksim pie pūču balvām, bet paturēsim prātā, ka šīs ir ne tikai gudras, bet arī drosmīgas, iejūtīgas, atsaucīgas un aizrautīgas pūces. Es domāju, ka katrs pieaugušais, runājot un domājot par saviem skolas gadiem, nevar neatcerēties arī savus skolas gadus. Mēs ierasti vislabāk atceramies tos, kas palīdzēja noticēt sev brīžos, kad deguns bija galīgi nokārts. Atceramies arī tos, kas palīdzēja faktu jūrā ieraudzīt stāstu. Atceramies tos, kuriem katru gadu gribētos aizsūtīt apsveikumu. Gan dzimšanas dienā, gan varbūt arī vienkārši parastā dienā. Šodien mēs izcelsim un apsveiksim tos skolotājus, kuri noteikti šādu sveicienu ir pelnījuši. Izcili skolotāji ir visā Latvijā un visdažādākajos mācību priekšmetos. Šī gada labākie ir gan no galvaspilsētas, gan mazākām pilsētām, gan no laukiem. Daugavpils valsts ģimnāzijas fizikas skolotāja Marina Pilace vada zinātniski pētnieciskos darbus tā, lai skolēnam tā nebūtu tikai vēl viena lieta, kas diemžēl jāzina. Vai diemžēl jāizdara. Šīs fizikas skolotājas vadībā skolēni ne tikai aizraujas, bet arī ļoti labi izprot, ko dara, kāpēc dara un kā varētu darīt labāk. Tie ir skolēni, kas noslēdzot savu darbu, jau ir uzskatāmi par speciālistiem. Rīgas 10. vidusskolas bioloģijas un ķīmijas skolotājai Ilonai Popovai ir apbrīnojams spējas atrast piemērots uzdevums ikvienam skolēnam. Un tieši tā, lai tie, kas neko nesaprot, kaut ko sāktu saprast un gribētu iemācīties vairāk. Un tā, lai tie, kas ķīmijā un bioloģijā orientējās labi, kļūtu par izcilniekiem. Izcilie skolotāji nav tikai dabas zinātņu laime. Piemēram, Siguldas valsts ģimnāzijas vēstures un sociālo zinību skolotāja Inta Ramanovska ne tikai aiz faktiem un skaitļiem palīdz ieraudzīt likumsakarības. Šī skolotāja strādā arī ar pašiem skolotājiem. No pieredzes jāsaka ļoti sarežģīta auditorija. Viņa pati aktīvi piedalās metodisko materiālu izstrādē. Ja? Kurš cits, ja ne jūs, kurš cits labāk zinās, kādas metodas ir nepieciešams mūsdienīgā skolā. Mēs labi zinām, ka skola 2030 ceļakartē ir nepilnības, kas jānovērš, un viena no tām ir metodisko materiālu trūkums. Man tiešām ir prieks, ka mūsu vidū ir pedagogi, kas šo problēmu redz arī kā iespēju. Jaunsilavas pamatskolas mājturības skolotāja Līga Slica aicina bērnus un jauniešus meklēt un piedalīties arī citās apmācībās un darbnīcās. Viņa tic, ka katrs cilvēks var atrast un attīstīt to, kas viņam patīk. Jo ik viens bērns taču grib gan darboties, gan radīt. Vienkārši ir jāatrod tā īstā aizraušanās. Alfrēda Kalniņa Cēs mūzikas vidusskolas klavierspēles skolotāja Ilze Maskalna ir ikona, kur jau zinām veselai paaudzei. Viņas dēļ mūzika Latvijā skan citādi. Viņa nošu līnijās un klavieru taustiņas palīdz gan bērniem, gan skolotājiem meklēt labākos veidus, kā palīdzēt saviem audzēkņiem. Būvējot jaunas, lielas, nozīmīgas celtnes, tām līdzi mēdz ierakt kapsulu ar šobrīd svarīgo. Arī to, kas veido mūsu Latviju.
Šādā kapsulā būtu jābūt arī jūsu vārdiem, mīļie skolotāji. Kad pēc gadu desmitiem cilvēks skatīsies uz mūsu sabiedrību un domās par to, kāpēc ir tā, kā ir, viņiem vienkārši jāpaskatās uz jūsu zināšanām un uz jūsu entuziasmu šodien. Un tad viņi sapratīs, kāpēc ir tā, kā ir. Un es ticu, ka būs labi. Es ticu, ka arī jūs dažreiz pārņem pesimisms, neticība saviem spēkiem un tāds kārtīgs latviskais ko nu es. Kad tas notiks nākamreiz, paskatieties uz šo apbalvojumu, ko jūs šodien saņemsiet. Un pēc tam, daudz svarīgāk, paskatieties uz sevi spogulī. Patiesībā sakot, varat sākt to darīt kaut vai šodien, jo Baltajā zālē spoguļi ir daudz. Turpretīm stāvēs spēcīga, gudra skolotāja ar sirdi pareizajā vietā. Skolotāja, kuras nozīmē skolēna acīs nevis ar gadiem zudīs, bet gan skolotāja, kuras reiz pateiktie vārdi ar katru mirkli kļūs tikai nozīmīgāki. Un tādēļ šodien mēs sakām paldies par jūsu darbu, paldies par jūsu dzīves sūtību, būt par paraugu un iedvesmas avotu mums katram. Paldies jums!